1000 km izturības sacensības biķerniekos piedāvā Latelekom. Piesaka sev jaunu ātrumu. 1907. gadā Brūklendas trasē Jaunzēlandē notika pirmās 24 stundu autošosejas sacensības. Šajā sacīkstēs par uzvarētāju kļūst tā ekipāža, kas noteiktajā stundu laikā veikusi visgarāko distanci vai vislielāko apļu skaitu. Otrs izturības sacīkšu veids ir saistīts ar sacensībās veicamo distanci, piemēram, 1000 km. Šādā gadījumā sacensību uzvarētājs ir tas, kurš pirmais spēja veikt noteikto distanci. 1000 km sacensības pirms nedēļas jau otro reizi notika arī pie mums Latvijā. Pareizs laiks 9:00. Atšķirībā no citiem autosporta pasākumiem šim jau sākumā ir liels mērķis un pirmā formula. Mēs esam biķernieku trasē, kur Johans no Zviedrijas ar pirmo formulu mēģinās pārsist Haralda Šlēgelmilka ar 3. formulu uzstādīto trases rekordu. Sacensību rīkotāji īpaši sarosījās uz Latviju, atgādājot īstu pirmo formulu. Formula, diemžēl, nav šī gada toties īsta. 2004. gadā F1 čempionātā ar šo formulu startēja Jarno Trulī. Dienu pirms rekordu uzstādīšanas mēģinājuma formula tika atrādīta rīdziniekiem pašā galvaspilsētas centrā, Rāclaukumā. Tagad gan ķeramies pie rekorda. Are you ready? Yeah, started to get, yeah. How you like a racetrack? It's a little bit bumpy for cars like this, and well, otherwise it's very quick circuit. I've been out this morning now, but it's still wet in the forest side of the track, so that's no good, but hopefully it will dry up. We still have half an hour to go, so it will be better, I hope. Haralds biķernieku auto apļa rekordu uzstādīja pirms 4 gadiem, kad ar savu F3 komandu bija ieradies uz sacīkstēm Rīgā. Pēdējo reizi braucu, ja nemaldos, 2003. gadā ar Formulu BMW. Tagad ar F3 ir diezgan liela starpība, ātruma pavisam citi. Bet trasi, protams, atceros, tādu trasi nevar aizmirst. Kā tā? Tas varbūt tāpēc, ka viņi grumbuļaini un daudziem ārzemniekiem varbūt ne līdz galam patīk? Tieši otrādi. Es teiktu, ka viņi ir daudz savādāk nekā Eiropas trasi. Ir ļoti bīstama, šaura, ļoti ātra. Vidējais ātrums man gan 180 km/h. Kā liels ātrums un kļūdīties nedrīkst, jo, ja kļūdās, tad, man liekas, diezgan slikti tas viss var beigties. Tā kā, protams, ir arī ļoti nelīdzena trasi, bet tas baigās raismas tur nesagādāja. Apskatot veco materiālu, var redzēt, Haraldam laikapstākļi bija vēl sliktāki nekā Johanam. Harald, vai tu esi gatavs tam, ka šodien iespējams pārsitīs tavu trases rekordu? Šodien visu rītu dejoju lietas dejas, lai būtu lietas un lai nekas nesanāk. Bet, pa lielam jau, ja lietas nebūs un nav tur pilnīgs lubraks pēc tūras, tad es domāju, ka to rekordu diezgan viegli pārsitīs. Vai nav grūti pa biķernieku trasi ar tādu formulu braukt? Jā, toreiz bija paigi smieklīgi, kad inženieri brīnījās par to, ka nekad formula nav bijusi tik augstu pacelt un vēl dažādi citi risinājumi tehniskie, lai varētu šeit pabraukt, jo trasi ir ļoti bedraina un tas tomēr baigi ietekmē braukšanu. Aiziet starts. Johanam kopā jābrauc 10 apļi. Pirmie 5 iesildīšanās, otrie rekordu uzstādīšana. Pēc pirmā apļa Johana uzstādītais trases rekords ir 1 minūte un 20 sekundes. Skatīsimies, kā viņam veiksies tālāk. Lūkā, pēc pirmā apļa Johans no Haralda rekorda atliek par 6 sekundēm. Vīram vēl ir izredzes. Priekšā 9 apļi. Šlēgelmilka uzstādīto trases rekordu Johanam no Zviedrijas pārspēt neizdevās. Harald, es tev apsveicu, tavs rekords netika pārsists. Jā, man pilnīgi tāds sajūta. Es esmu atbraucis, neko neesmu neko neesmu darījis, bet tā kā kaut ko vinnējis būt. Un forši, jā, man prieks, kad biķerniekiem paliek latviešu rekords un ceru, ka kādu laiciņu tas tā arī paliks. Esmu mazliet pārsteigts. Es domāju, ka jāiet ar kungu sarunāt, lai iedod man izbraukt. Es domāju, kad rekordam bija jākrīt, bija jātiek uzlabotam, bet
jebkurā gadījumā forši, paliek man. Hello, my name is Harold, and I was the one which record you tried to break. Yeah, okay. So congratulations with the good few laps. Have it, yeah? Yeah, I still have it, and tell us something about the few laps you did. Well, it was too wet actually. The backside of the track was wet, and I don't want to risk myself and my car under those conditions. So if it has been dry, there shouldn't be any problem. But it was too wet actually, because those right-handers too. It was wet on the outside where the racing line is, so I couldn't risk anything. I lost it there once. And then it's a little bit bumpy circuit, of course. It's difficult with these cars, they're very stiff. They fly over the bumps here, bump, 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 like that. I remember in 2006 when I was here with the Formula 3 car, it was also really bumpy, and I had to really change my line from the original one to stay on the track. How was your line? It was the same. I have to change the line. I mean, this corner here, for instance, you normally go very tight to the left, but now I stay in the middle of the track. I try the right hand because it's so bumpy. And what do you think about the track? I remember for me it was a very good experience, a lot of fun. You really need balls to be fast here. What do you think about the track? The same here. It's a very fast track actually. As you said, you need big balls to go. You need to do a few more laps maybe to find the right racing line in those so-called chicanes where you go uphill and so on. You have massive of speed you can bring in to that corner actually. Labi vien ir, ka Zviedriem neizdevās. Ir tak patīkami, mūsu pašu biķernieku rekords pieder latvietim. Iespējams, vainīgi laikapstākļi, taču vairāk gan liekas, ka atšķirībā no citām trasēm, un es esmu bijis daudzās visās Eiropas trasēs, tad šeit tiešām vajag, kā angliski saka, balls, lai tiešām saņemtos un šeit ātri pabraukt. Kad beigusies rekordu stunda, var manīt arvien vairāk uztraukušos autošosejas sacīkšu dalībniekus. Nav jau brīnums, pēc īsa brīža tiks dots starts 1000 km sacensībām Latvijā. Vai tas gatavs? Я. Какая тактика? Самое главное не сломаться и не сбиться. Все будет видно, когда каких 5 часов проедем, тогда можно что-то смотреть. Командная тактика. Потихоньку проехать 60% гонки, и тогда будем ускоряться. Будем видеть дальше. Самое главное, чтобы машина ехала. Citi nervozē, bet citi arī pirms starta vēsā angļu mierā. 10 hours is a long race. 10 stundas tā ir ļoti gara sacīksts. Tas mums paņems daudz laika. Man nav bēda, es drīkst būt lēnāks par saviem abiem dēliem, Drew un Maiklu. Mēs esam ģimenes komanda, es tēvs un 2 dēli. Es sākumā braukšu lēnāk, nesteidzoties. Citādi, ja es salauzīšu mašīnu, mums vairs nebūs ar ko braukt. Šajā sacīkstē mēs skatāmies tālu uz priekšu, jātiek līdz beigām. Angļu miers arī mūsu rallistiem. Un kā jau ierasts, 1 auto, 2 rallisti. Jūs komandā esat tikai 2, vai jūs izturēsiet? Domāju, ka jā. Savukārt citi rallisti bariņā ņem meiteni. Es domāju, ka tas būs ļoti, ļoti interesants pārbaudījums gan mums visiem 3, kā komandai kopumā, gan arī tehnikai. Un kā jums ar tehniku? Tehniku esam uz starta, un tas ir ļoti, ļoti labi. Pareizs laiks 11:00. Nu ko, komandas un dalībnieki gatavi. Tiek dots starts. Aiziet! Jums bija paredzēts braukt ar citu mašīnu, nevis ar šito? Jā, bija ar citu paredzēts mašīnu, braukt mašīnu, kas bija speciāli šādām sacensībām, it kā paredzēta. Bet, nesanāca. Kā tā? Nestāstīšu. Pārāk sarežģīti. Bet šai mašīnai jūs vakarnāk tikai mainījāt piekari? Jā, izrādās, ka tomēr ar driftu piekari īsti šosejā nevar pabraukt, jo ir driftā tas lielais sleņķis vajadzīgs šosejā, tas ir pilnīgi lieks šosejā, tas radius ir mazs un tur ir bremzēšanās faktors svarīgi un līdz ar to
jā, nācās nomainīt piekaru. Dalībnieki vēl nav braukuši stundu, ka jau pirmās tehniskās neveiksmes. Lūs ne tikai vecāka gada gājuma auto, bet arī paši ātrākie un jaudīgākie. Well, we had a problem with the gearbox in 5th gear. One tooth broke off. Bija problēmas ar ātrumkāru. Mums nācās to izjaukt un nomainījām 5. pārnesumu. Tikmēr zaudējām 25 sapļus. Tagad ķeram pārējos rokā. Palikuši minus 17 apļi. Šķiet, laika nepietiks, lai uzrāptos atpakaļ līdz pirmajai vietai. Bet nekas, darīsim, ko varēsim. Beļģi tika uzskatīti par šo sacīkšu favorītiem. Kvalifikācija viņu otro vietu apsteidza pat par 6 sekundēm, bet ar to jau 1000 kilometri ir tik interesanti. Arī ātrās mašīnas lūst. Līderos izvirzās latviešu HGK komanda, un viņiem pirmā maiņa. Nu, tu savu pirmo posmu tā kā nobrauci, kā bija? Diezgan interesanti. Pirmo reizi šito mašīnu pa autošosejas trasi. Bija savs izaicinājums, diezgan jaudīgi, ātri. Patika. Pirmās maiņas veic arī rallisti. Nu, kā ir pa asfaltu? Nu, interesanti, viss pavisam savādāk. Interesanti tas, ka mazliet jātaupa mašīnu. Un tas to no sākuma nedarīja, pēc tam jau sāk taupīt, un tad jau bija tā lēnāk, bet tā uz ilgspējību. Pēc pirmās maiņas arī angļiem joprojām prieks un miers. Well, the start of the race we enjoyed. We enjoyed off the line. Sākums mums patika. Labi sākām. Varējām pat būt trešie, bet tur bija tā šaurā vieta pirms līkuma, un mēs esam ceturtie. Galu galā pirmo reizi to daram. Labi sacīkst, mums viss patīk, nav sūdzību. Trase ļoti labi. Un visiem braucējiem augstu braukšanas standarti. Tos, kur ātrāk visu palaiž, zolīti sacīkst. The rest, and everybody's making way and doing the good thing. Really impressive driving out there, a very high standard. Pilnīgā mierā arī mūsējie, kuri pirms neilga laiciņa uzvarēja līdzīgā sacīkstē Palangā. Ļoti labi, braucam mierīgi, saudzīgi. Atbraucam šurp, lai uzvarētu. Vai kāds gadījumā no jūsu komandas neievilka arī Valnītī? Jā, Valnītis bija tāds, varš saslīdēt ar, jā. Tev, ja? Nu jā. Kā tad tā? Nu īstenībā bija tā, ka no boksiem līdz Elkonim ir visu laiku taisnes, un šeit, kā izbrauc tā ar pilnu gāja uz turienu un nepārbaudīja brēmas, vienkārši mums bija nomainīti kluči, un līdz ar to bija jāuzpumpē pedāls, un sanāca, ka pilnīgi bez bremzēm bija vai nu jābrauc ārā uz Biķernieku ielu caur vārtiem, vai jāgriež līkumā, un es domāju, ka es izdarīju pareizāko variantu divreiz sametot mašīnu, un lai ātrāk bremzējas sāniski, tā kā īstenībā beidzās baigi labi, tur mazliet tikai ir sāni piemīcīti, un varēja beigties daudz sliktāk. Par to, kā gāja tālāk, par balerīnu, driftu, zelta mopēdu un ralliju pēc reklāmas. 1000 kilometru izturības sacensības Biķerniekos piedāvā Latelekom. Piesaka sev jaunu ātrumu. 1000 kilometru izturības sacensības Biķerniekos piedāvā Latelekom. Piesaka sev jaunu ātrumu. Paralēli 1000 km sacensībām turpat Biķernieku kompleksajā sporta bāzē tikai Speedway stadionā izklaidējošas sacensības skatītājiem. Pirmie trasē dodas drifta pārstāvji ar vienīgo sānslīdžu braucēju Baltijā sievieti Kristenu.
Kristēne, es esmu šokā, man patika. Man arī baigi patika, īstenībā ir baigi ļoti emocionāls brīdis, kad šī tā ideja, kas tāpa apmēram 2 gadu garumā un kurai tā īsti neviens no sākuma neticēja, ka viņa realizēsies un bija gan efektīgi. Un tas bija tikai īsts ieskats tajā, ko mēs plānojam darīt nākamgad. Vai tev nebija augsti? Sākumā likās, ka būs, bet, kad izgāju tur, tad pirmkārt jau par to aizmirst, otrkārt publika sasilda īstenībā un arī dūmos ir ļoti silti. Tā kā nebija augsti vispār. Klā, bet vai viegli ar pontēm dejot uz asfaltu, ņemot vairāk tev apkārt drifta mašīna drifta? Grūti nav, vienkārši viņas ļoti, ļoti novalkājās vienreiz padejo un jau visas viņas ir gandrīz vai beigtas. Lūdzu, nodejojiet man kaut ko no tā visu, ko jūs dejojāt. Kaut kādus dažus. Jā. Okay. Jūs taču varat, ja? Es teikšu 3, 4 un tad sākiet. Jā, gatavi? 3, 4. Cik jūs ilgi to visu mācījāties? Ja godīgi, nedēļu. Bet diezgan intensīvi. Tas ir tā no rīta līdz vakaram bez pusdienām? Tik traki ar ne, bet vakar mēģinājām garie vēl. Jā, mums bija ļoti lielisks horeogrāfs itāļu, Markus Zmolings, ļoti labs tiešām horeogrāfija forša bija. Un mašīnas jau vispār ideāli, tur jau nav komentāru. Nākamie Speedway stadionā dalībnieki uz 2 riteņiem. Zelta mopēds. Vīri un meitenes sagatavojušies ne pa jokam. Tādi tērpi, tādi mopēdi un tāds sacensību nosaukums. 1000 sekundžu ātruma cilts zelta mopēds. Šeit tas segums tāds, ne tāds kā parasti zelta mopēdos. Jā, viņš ir diezgan viltīgs, tas segums grūts, jā. Asfalts, šķembas, grunts. Kā motis turās uz tā? Ir tāds diezgan slidens, bet jātur rokās un viss būs labi. Pirmā vieta uz tāda seguma. Kā ir? Vispār bija ļoti interesanti. Sākums bija, nevajadzēja nekur skriet. Vajadzēja vispirms izbraukt 2, 3, 4 aplīšus, paskatīties, kas, kā un ko. Jo tas bija kaut kas īstenībā. Īstenībā baigi foršais pasākums iesaka jebkam, kam ir tāds svērķis, stumt ārā un piedalīties. Tribīnes skatītāji forši, dalībnieki, super, malači, šitiem visiem baigais paldies, ja? Šitiem arī, kas stāv foniņā, malači. Viņiem tika dota iespēja atkal pilnīgs jaunums, ja pabraukt pa šitādu drifteru trasi un reizē arī rallija sprint trasi, tas ir super. Un 1000 sekundes, tas bija kolosāli, tāpēc viņi baigi apmierināti un es arī apmierināts un to ar smaidu viss kārtībā, baigi labi, es domāju. Tas patiesi bija labi. Izrādās, pieliekot rociņu arī padomu laika ražotie spēkrati kļūst par sacīkšu tehniku. Tagad uz kādu brīdi pametam Speedway stadionu, jo lielajā trasē drošības mašīna. Biķenieka ātrajā un viltīgajā tiltiņā avarējis Mārtiņš Bučiņš no Liepājas rallija komandas. Avārija. Mašīna sasitās. Viss bija labi, stratēģija bija laba, viss izplānots bija labi, gāja labi. Beigās, kā sanāca, tas sanāca. Tagad jāgaida nākamais gads, kad atkal reiz brauc. Tas seriāls īstenībā kā tāds ir labs, tas 1000 kilometru. Man personīgi patīk, arī visiem pārējiem patīk. Un es domāju, ka šādā vai tādā formātā, es domāju, ka mēs arī piedalīsimies nākamreiz. Prieks. Arī pēc avārijas Liepājas rallija komanda pārāk neskumst. Viņi jau šobrīd gatavi piedalīties nākamā gada 1000 kilometru sacensībās. Interesanti, kā veica šo sacīkšu favorītiem Beļģiem? Sacensība viena no ātrākajām mašīnām, puiši no Beļģijas, šobrīd atrodas tikai 6. vietā, pirms tam viņi bija līderi. Pārnus un kārbis remonts tomēr nav nekāds fiksais darbiņš. Tas prasa laiku un zaudētas pozīcijas. Tomēr Beļģu automašīna šajā sacensībās ir visspēcīgākā. Jābrauc vēl daudz, un iespējams viņi vēl varēs cīnīties pat par uzvaru. Tagad gan rallijs. Kā pagaidām labākais laiks, bet brauc Mārtiņš, brauc Andris, skatīsimies. Pastāst, kāds ir šīs sacensības mērķis vai tas uzdevums? Uztaisīt šovu, pastīties, samērīties savā starpā mini sacensību. Interesanti. Šeit ne tikai evolūcijas un Subaru markas automobīļi. Pāraugu demonstrējumus rāda arī Žigulītis.
Kā ir ar Žiguli? Vislabāk. Kad tu pēdējo reizi tādās sacensībās piedalījies lielākās? Nu, pa nulē mēs šeit braukājam, bet gadi 3 neesam braukuši. Kāpēc tā? Nu, nākošu gadu brauksim. Un skatāmies, rasā ir. Redz, ka viņš tomēr arī māk izbraukt šito. Noskatījās un tagad māk. Man ir bijis tas gods, mēs iebraukat vienā mašīnā sacensībās. Jā, un viņš tiešām ir ļoti perfekts braucējs ar klasiskās piedziņas automašīnu. To jūs arī šobrīd ļoti labi redzat. Un viņš mēzīt. Galvenais, ja nebija uzvarēt, bet piedalīties, jo tas ir šovs. Vēl pasaka, ka tu negribi uzvarēt. Nē, nu kurš negrib uzvarēt, protams, bet nu, es taupos. Ar visu taupīšanos rallisti norganizēja grandiozu šovu skatītājiem. Kad rallijas galā skatītājus priecēja rallycross. Vienu brīdi cilvēki pat nesaprot, kāpēc no skata daudz maz līdzīgās mašīnas ar tikpat līdzīgu nosaukumu kā rallijam rādīs trikus. Man te pirms tam daži prasīja, kas te tagad rallijs vai rallycross, ar ko viņi atšķirās, kāpēc? Rallycross ir, principā, braucieni, tās mašīnas ļoti līdzīgas, bet noteikti ir kopējs starts. Ja rallijā starts pa vienai mašīnai, tad pēc kvalifikācijām mēs brauksim visu reizē, un tad būs rallycross. Jā, nu, ilgāk brauc garām otru pusē. Jā, kodos apakaļ. Ai, blēdīs, jā, Dormanī. Es atceros iepriekšējā reizē, kad izvilku šito mašīnu ārā, tev ar motoru bija čau. Kā tagad? Nu, tā ir jauns motors, tāpēc man vēl bija žēl. Principā vakar pielaidām. Ar rallycrossa paraugu demonstrējumiem šovs šajā trases galā beidzies. Dodamies atpakaļ uz boksiem, noskaidrot, kas pa šo laiku noticis 1000 kilometru sacensībās. Es domāju, ka tas degviela ir problēma. Jo no sākuma kā pielētā aizgāja normāli, es varēju pabraukt. Tagad tā riepas būs pārkājot, būs pārkājot, tad arī Mūsējiem no HGK pagaidām lielisks rezultāts, ņemot vērā, ka sacīkstētie piedalās ar drifta auto, kuram pagājušajā naktī pārlikta piekara no autošosejas spēkrata. Līdz finišam vairs nav tālu. Izredzes noturēt otro pozīciju liekas reāls, taču 10 apļus pirms finiša ārpus kārtas iebraukšana boksos. Riepas un nu jau liekas, otro vietu neizdosies nosargāt. Nu ko, 1000 kilometru sacensības ir noslēgušās. Sacensību organizators Raimonds Trakšs vicina finiša karogu. Uzvarējuši ir Lietuvas komanda Rimo. Otro vietu izcīna beļģi ar jaudīgo BMW. Trešajā vietā paliek mūsu HGK, kuriem līdz otrajai vietai pietrūkst viens aplis. Mēs paveicām lielu darbu pēdējās 2 dienās sagatavojot vispār kaut ko, lai mēs būtu vispār šajā trasē, un ar to 3. vietu mēs esam apmierināti. Varējām būt 2. Tikai mans kļūdas pēc pašās beigās mēs tomēr zaudējām 2. vietu. Jā, kas jums tur notika tanī brīdī? Jūs iebraucāt pat boksos? Man bija sanāca viena kļūmīta, man lika no boksiem ausīs, teica, ka jākāpina temps, ka mēs varam noturēt to 2. vietu. Un tā robeža, tās riepas jau bija tādas diezgan pašvakas, un tās saķera arvien bēdīgāk un bēdīgāk. Zato tā robeža arvien tuvāk tā izslīdēšanas, un es tos bremzēšanas punktus arvien vēlāk, kamēr vienā vietā pārbremzēja riepas un nācās braukt iekšā mainīt riteņus. 1000 kilometri laikam ir tā reize, kad mehāniķu darba temps tieši sacīkstes laikā spēj izšķirt vietu izkārtojumu. Beļģu komandai par savu 2. vietu jābūt pateicīgai tieši saviem veiklajiem mehāniķiem. Bija dažas neparedzētas problēmas, salūza 5. rops. Komanda dažās minūtēs to salaboja un cīnījāmies kopā tālāk. The team did an incredible job. We fixed the gearbox in a few minutes, and we beat it as hard we can together. Lai uzvarētu šāda tipa sacīkstēs, bieži vien svarīgāk ir stabilitāte, nevis ātrākie apļa laiki. Un, protams, arī bez veiksmes neiztikt. Nu, конечно, трудно. Skaidrs, ka grūti. Mums būtībā paveicās, jo daži citi salūza. Ja balvas dotu par boksos iebraukšanas reizēm, absolūtais čempions būtu RA Motosport komanda.
bija brīdis, kad viņi boksos devās katrā otrajā aplī. Visu sacensību laiku bija tehniskas problēmas, precīzāk ar elektroniku, vēl precīzāk var pastāstīt mehāniķi. 3-4 apļus mašīna iet, un pēc tam tikpat apmēram neiet, un tā visu sacensību. Visu dienu esam pavadījuši biķerniekos, dažādi šovi, 1000 kilometru sacensības un brīnišķīgas emocijas. Liels paldies jāsaka pasākuma organizatoriem. Vai jums jau plānos ir nākamais gads? Protams. Šis bija startiņš, es domāju, lielai un ilgai tradīcijai. Klau, vai tu jau esi dzirdējis kādas atsauksmes? Šobrīd man pienāca Angļi un pateica, ka jau nākamgad būs obligāti un pateica ļoti lielu paldies. Un Beļģi arī man uz piedestālu pateica see you next year. Tā kā, viņu novērtējums noteikti arī ir, kā lai saka, ārkārtīgi nozīmīgs, jo viņa pieredze ir liela un daudz sacensībās viņi braukuši. Ja viņiem patīk, tad nozīmē, ka ir labi. Un, protams, arī latvieši man pienāca klāt un daudzi pateica, ka ir ļoti superīgi viņi nobraukušies. Un kad viss esot baigi paticis. I like this racetrack very, very much. This is a racetrack for the future. In a city, F1 will be here one day soon, I think. Man patīk šī trase, ļoti patīk. Tā ir pilsētā, un ceru, ka kādreiz te būs arī pirmā formula. Trase pilsētā, tā ir nākotne. Arvien vairāk cilvēku dzīvo pilsētās, un visi varēs redzēt sacīkstes. Es domāju, ka jums un Lietuvai ir nākotne. Jūsu trase būs laba investīcija nākotnē. DFDS, the Seaways company, they bring us here, make everything possible for us. And people like that will be watching these races here and in Lithuania. You are the future, I think. Tiekamies pēc gada! 1000 kilometru izturības sacensības biķerniekos piedāvā Latelekom. Piesaka sev jaunu ātrumu.